Visuma sapņa daba. Sveiki, draugi! Šodien turpināsim lasīt no grāmatas Sevis atklāsmes esence. Šoreiz 3. nodaļa – Visuma sapņa daba. Pie koka stāvēja fermeris, iegrims domās. Viņa sieva piesteidzās raudot, lai paziņotu, ka viņu vienīgo dēlu ir nogalinājusi kobra. Fermeris neatbildēja. Viņa vienaldzības apdulināta sieva izsaucās. Tu esi nejūtīgs. Tu nesaproti, fermeris atbildēja. Pagājušajā naktī es sapņoju, ka esmu karalis un ka man ir 7 dēli. Viņi visi aizgāja uz mežu un visu sakoda kobras un viņi nomira. Tagad es prātoju, vai man raudāt par maniem 7 dēliem tajā sapnī vai par mūsu vienu dēlu, kuru tikko nogalināja kobra šajā sapnī, ko sapņojam tagad. Vīrs guļ un sapņo, ka ir karavīrs. Viņš dodas kaujāt, drosmīgi cīnas, tad tiek nāvējuši ievainots. Skumji viņš sapņo par tuvojošos nāvi, varbūt domādams par tuviniekiem, kas jāatstāj. Pēkšņi viņš pamostas, priecīgā atvieglojumā viņš izsaucas. Ak, es neesmu karavīrs, es nemiršu, tas bija tikai sapnis. Un viņš smejas, redzot sevi sveiku un veselu. Bet kā ar karavīru, kurš patiešām cīnas šajā zemes dzīvē un tiek ievainots un nomirst? Pēkšņi astrālajā pasaulē viņš pamostas, saprastams, ka tas bija tikai sapnis, ka šajā citā pasaulē viņam nav fiziska ķermeņa, miesas, ko ievainot, kaulu, ko salauzt. Vai neredzi? Visas šīs pasaules pieredzes ir tādas. Tās ir nekas vairāk kā sapņu pieredzes. Laiks un telpa veido iedomātu ietvaru, uz kura tika uzkonstruēts plašais visums. Pieņemsim, ka es guļu un sapņoju, ka iekāpju lidmašīnā Losandželosā un ceļoju 12,000 jūdzes uz Indiju. Pamostoties es redzu, ka visa šī pieredze notika manu smadzeņu mazajā telpā un ka patiesais laiks, kas pagāja, iespējams bija tikai dažas sekundes. Šādi ir laika un telpas maldi, uz kuriem balstam visu mūsu cilvēku realitātes konceptus. Šī pasaule šķiet reāla, jo Dievs izsapņoja tavu eksistenci kopā ar viņa kosmisko sapni. Tu esi daļa no viņa sapņa. Ja naktī tu sapņo, ka sasit galvu pret sienu, tev varbūt iedomātas sāpes galvā. Mirklī, kad pamosties, tu aptver, ka neeksistēja siena, kas tevi savainotu. Sāpes, ko pieredzēji, bija tavā prātā, bet ne tavā galvā. Tas pats ir patiesi šajā sapnī, ko šobrīd sapņojam. Pamosties viņa vienīgajā realitātē Dievā, un tu redzēsi, ka šī zemes dzīve ir tikai izrāde. Tas nav nekas vairāk kā ēnas un gaismas. Filmā darbība šķiet ļoti reāli. Ja paskatīsies uz projekcijas kabīni, redzēsi, ka visu stāstu projicē vienīgs gaismas stars. Tā tas ir šajā dižajā radības filmā. Dievs teica, lai top gaisma. No milzīgā kosmiskās gaismas stara tika manifestēts viss visums. Tā ir kosmiska filma, kas daudzos veidos līdzīga tām kinoteātros. Liela daļa atšķirības ir pakāpē. Kinoteātrī tas, ko redzam, ir divdimensionāls un ir patiesa tikai redzes un dzirdes maņām. Kosmiskā filma ir trīsdimensionāla un ir patiesa arī garšas, smaržas un taustas maņām. Filma, ko redzi kinoteātrī, var tevi aizkustināt līdz smiekliem un asaram. Cik gan daudz iesaistošāk ir Dieva filma, iesaistot dziļuma sajūtu, un ne tikai 2 maņas, bet 5. Šī dzīve nav vairāk reāla kā filma. Šī ir patīkama fantāzija, komentēja fiziķis piekāpīgi. Domāt par kokiem, puķiem un upēm kā Dieva sapni. Zinātne ir atklājusi, ka visas lietas to būtībā ir vienādas. Tās ir tikai protonu un elektronu masas. Meistars ātri atbildēja šim izaicinājumam. Ja tu nomestu ķieģeļu kravu uz zemes, viņš teica, vai tie paši izveidotos par māju? Diez vai. Ir nepieciešama inteliģence, lai izveidotu kaut ko jēgpilnu no ķieģeļu kaudzes. Protoni un elektroni ir radības veidošanas klucīši. Bija nepieciešama diža inteliģence, lai no tiem izveidotu visas formas, ko redzam dabā. Puķis un kokus, kalnus un strautus un domājošus cilvēkus. Kur radās materiāli, lai izveidotu visumu? Pirms radības bija tikai Dievs. Tas nebūtu nekāds izskaidrojums, sakot, Dievs ir visu varošs. Viņš var veikt jebkādu brīnumu. Pat brīnumiem ir jābūt pamatam realitātē. Dievs ir apzinīgs citādi. Viņš nav Dievs.
Lai kādā veidā viņš radīja matēriju, tad tai vajadzēja rasties kā viņa apziņas aktam. Visums nevar būt reāls izņemot kā šīs apziņas manifestācija. Ja tas ir patiess, un tas nevar būt nekas cits kā patiess, tad apziņa ir realitāte un matērija ilūzija. Zinātne pati atbalsta šo izteikumu, vismaz tik tālu, kā parāda, ka matērija, kādu mēs to zinām, ir ilūzija. Tas, ko redzam sev apkārt, nav cieti akmeņi, stipri koki, plūstošas upes un ķermeniskas būtnes, katra citādi no pārējām. Aiz šīm ārienēm ir virpuļojuši atomu masas. Pat atomi ir ilūzija, jo aiz tiem atrodas enerģijas okeāns, kas manifestē sevi caur atomiem, kā akmeņus, kokus, ūdeni un cilvēku un dzīvnieku ķermeņus. Aiz kosmiskās enerģijas visbeidzot ir Dieva domas. Tas nesaka, ka fiziskais visums nav reāls. Tā realitāte tomēr nav tāda, kā šķiet. Visa apakšā esošā realitāte ir apziņa. Dievs izsapņoja šī visuma pastāvēšanu. Kas izveidoja Dievu, viesis jautāja. Meistars pasmaidīja. Daudzi jautā šo jautājumu, jo viņi dzīvo cēloņu sakarības valstībā. Viņi iztēlojas, ka nekas nevar pastāvēt bez cēloņa. Dievs tomēr, visaugstākais cēlonis, ir pāri cēloņu sakarībai. Nav nepieciešams, lai viņam savukārt būtu radītājs. Kā absolūta eksistence varētu būt atkarīga no cita absolūtā? Ir kļūda patiešām teikt, ka Dievs radīja visumu. Viņš to neradīja vismaz ne tādā veidā, kā galdnieks konstruētu galdu. Dievs kļuva par visumu. Nekādā veidā nemainot savu patieso dabu, viņš manifestē daļu savas apziņas kā maju, kosmisko ilūziju. Nekas nav tāds, kā šķiet. Viss, kas eksistē, ir Dieva doma manifestācija. Kā Dievs vienīgā realitāte manifestē šo šķietamības visumu? Viņš to izdarīja caur dualitātes likumu. Viņa viena apziņa pieņēma pretpolu ārieni, pozitīvs un negatīvs, gaisma un tumsa, bauda un sāpes, un tā līdz kontrastējoši ilūzija bezgalībai. Daļa viņa apziņas sakustējās, kā Bībele mums saka, Dieva gars sakustējās uz ūdeņu virsmas. Mēs varam salīdzināt šo kustību ar viļņu kustību uz okeāna virsmas. Okeāna līmenis nekad nemainās, pat ja viļņi paceļas ļoti augstu, jo katra augšupejoša kustība kādā vietā tiek kompensēta ar lejopējošu kustību citā. Kopējais ūdens līmenis paliek vienmēr vienāds. Tāpat Dievs, gara okeāns, paliek savas radības neietekmēts. Savas apziņas virspusē tomēr viņa gars kustas, un šī kustība vai vibrācija rada dualitāti kā augošus un krītošus viļņus jūrā. Bezgalīgais vienums novibrēja daļu no sevis, lai kļūtu par diviem, tad daudziem, līdz kosmiskā vibrācija radīja zvaigznes un galaktikas, un planētas, puķis un kokus un cilvēku ķermeņus. Kosmisko vibrāciju sauc aumu. Tas ir āmen atklāsmi grāmatā Bībelē. Tas ir vārds svētā Jāņa evaņģēlijā. Tā ir sfēra mūzika senajiem grieķiem. Tas ir āmin musulmaņiem. Anuvara zoroastriāniem. No šīs milzīgās vibrācijas radās viss, kas ir. Vibrācija rada dualitāti. Lai zinātu vienīgo realitāti aiz parādībām, izņem sevi mentāli no dabas pretējiem stāvokļiem, pieņem ar mierīgu prātu visu, kas pie tevis nāk, baudu un sāpes, prieku un bēdas, panākums un neveiksmes, dzīvo vienīgi Dievam, kalpo vienīgi viņam, mīli vienīgi viņu. Meistari vaicāja māceklis, kāds mērķis ir ļaunumam Dieva radībā? Noteikti tas kungs ir labestības un mīlestības Dievs. Vai ir iespējams, ka daži modernie rakstnieki apgalvo, ka viņš nepazīst ļauna? Sri Yogananda iesmējās. Dievam vajadzētu būt ļoti dumjam, lai nezinātu ļaunumu. Viņš, kas redz katra zvirbuļa kritumu, kā viņš varētu nezināt kaut ko tik acīm redzamu? Māceklis. Varbūt viņš to nepazīst kā ļaunumu, Yogananda. Tas, kas padara to ļaunu, ir kaitējums, ko tas mums nodara. Noteikti viņš apzinas, ka cilvēki dzīvo maldos, un tāpēc tie cieš. Viņš pats radīja šos maldus. Māceklis. Vai tad Dievs radīja ļaunumu? Yogananda. Ļaunums ir viņa maja vai kosmiskā ilūzija. Tas ir apzināts spēks, kas reiz radīts, meklēs sevis iemūžināšanu. Maja ir sātans. Tā mēģina turēt mūsu apziņu piesaistītu zemei. Dievs, vienīgā realitāte, tajā pašā laikā mēģina vilkt mūs atpakaļ pie sevis ar savu dievišķo mīlestību. Māceklis. Bet tad būs bijis domāts sātam spēlēt kādu lomu dievišķajā plānā. Yogananda smaidot.
Ļaunums kalpo tādam pašam mērķim kā ļaunais varonis drāmā. Ļaunā varoņa nedarbi palīdz mūsos atmodināt mīlestību pret varoni un pret likumīgiem ceļiem. Līdzīgi ļaunums un tā sāpīgie pēcefekti domāti, lai atmodinātu mūsos mīlestību pret labestību un Dievu. Māceklis, bet meistar, ja labums un ļaunums abi tikai spēlē lomu kosmiskajā drāmā, kāda nozīme ir mūsu lomām šajā stāstā? Vai kā svētie vai gangsteri, mūsu lomas ir iluzoras un neietekmēs mūsu patieso dabu kā Dieva atspulgus? Meistars smējās. Tev taisnība galējā nozīmē, bet neaizmirsti, ja tu spēlē ļaunā varoņa lomu drāmā, šajā drāmā tev arī jāsaņem sliktā varoņa sots. Ja no otras puses tu spēlē svētā lomu, tu atmodīsies no šī kosmiskā sapņa un baudīsi vienumu ar sapņotāju atlikušo mūžību. Meistars adresējot jaunu mācekli. Kas attur Zemi no aizšaušanās izplatījumā prom no Saules? Saules gravitācijas pievilkšana, ser, atbildēja māceklis. Tad kas attur Zemi no tā, lai Saule to ievilktu sevī? Zemes centra bēdzes spēks, kas konstanti to velk prom no šī centra. Tad meistars ar iekšēju smaidu atmeta šo tematu. Mēnešus vēlāk māceklis saprata, ka viņa guru runāja metaforiski par Dievu kā sauli, kas velk visu pie sevis, un cilvēku kā zemi, kas cenšas izbēgt no Dieva mīlestības vilkmes, dzenoties pēc pasaulīgām vēlmēm. Paramhans Jogananda deva mājienu, ka nevajadzētu ar pasaulīgu nemieru pretoties dievišķas mīlestības vilkmē uz dvēseli. Nodaļas beigas. Paldies! Ra